Kērlings. Spēle ar ledu un akmeņiem, bēršanu un bļaušanu. Katra spēle sākas ar rokas spiedienu un monētas mešanu, lai noteiktu, kurš sāks pirmais. 2-4 cilvēku komandas pārmaiņus uz ledus met 20 kg smagus akmeņus. Mērķis? 3,65 metrus liela māja, kas izskatās pēc mērķa un atrodas 45 metru attālumā. Katra komanda izmet 8 akmeņus. Komanda, kura pēc visiem metieniem nonākusi tuvāk centram, saņem punktus. Metienu sēriju atkārto 6 līdz 10 raundus, ko sauc par endiem, līdz viena komanda ir guvusi uzvaru. Tas ir tik vienkārši. Vai tiešām? Katrai komandai ir kapteinis – skips. Kā ģenerālis kaujas laukā skips izplāno metienus, kas nodrošinās uzvaru. Akmeņus izmetot iegriež, tāpēc slīdot pa ledu tie patiesībā rotē, jeb angliski saka curl. Tieši tāpēc šo sporta veidu sauc par kērlingu. Katra enda laikā spēlētāji var izmest sargus, kas bloķē māju, mājas akmeņus, lai mēģinātu iegūt punktus, vai teikus, lai izsistu pretinieka akmeņus. Pārējā laikā skips kliedz kā trakais. Patiesībā viņš uzsvērti konsultē komandas spēlētājus, kā berzēt ledu akmens priekšā. Berzēšana var radikāli ietekmēt metiena ātrumu un virzienu. Kad katra komanda ir veikusi 8 metienus, komanda, kuras akmens atrodas tuvāk mājas centram, saņem punktus. Vai, ja tuvāk centram ir vairāk nekā viens akmens, skaitās arī tie. Kad ir izspēlēti visi endi, uzvar tas, kam ir vairāk punkti. Papildus dažiem 10 citu sīku detaļu, tas arī viss. Atrodiet sev tuvāko kērlinga arēnu un sāciet spēlēt!